Labrīt! Šodien ir 21. decembris, un es sāku savu raidījumu Pateicība, mīlestība. Klausies, dalies un lūdzies. Klausies, dalies un lūdzies. Dievs, dod man dvēseles mieru. Pieņem to, ko es nespēju mainīt. Drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Ne mana, bet tava griba, lai notiek. Klausies, dalies un lūdzies. Darbojoties ar alkoholiķi un viņa ģimeni, tu nekādā gadījumā nedrīksti piedalīties viņu strīdos. Ar to tu sev vari atņemt iespēju palīdzēt šiem cilvēkiem arī turpmāk. Un klausies, dalies un lūdzies. Tāpēc, ka 12. mēnesī ir 12. solis. Iegūši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti alkoholiķiem un lietot šos principus visās dzīves jomās. Un tāpēc, Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu 24 stundas dzert, lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt. Un tāpēc klausies, dalies un lūdzies. Darbojoties ar alkoholiķi un viņa ģimeni, tu nekādā gadījumā nedrīksti piedalīties viņu strīdos. Ar to tu sev vari atņemt iespēju palīdzēt šiem cilvēkiem arī turpmāk. Mans Dievs, tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu, ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ik katru mana rakstura trūkumu, kurš mani kavē būt noderīgam tev un maniem biedriem. Dod man spēku izejot no šejienes, tavu gribu izpildīt. Aksioma. Un tāpēc klausies, dalies un lūdzies. Mēģināt palīdzēt citam alkoholiķim. Esmu impulsīvi, devis padomus, un varbūt tas ir neizbēgami. Tomēr, ja ļauj citiem kļūdīties, tam ir savi labumi. Vislabākais, ko varu darīt, un to pateikt ir vieglāk nekā izdarīt, ir klausīties, dalīties personiskajā pieredzē un lūgties par citiem. Dalīties personiskajā pieredzē. Man gadījums tāds, ka visu jaunību, bērnību es varētu teikt, jo, es domāju, no 12 gadi jau. Man mamma ļoti valdonīga, un pilna māja bija dzērvonīšiem, viņai vergoja, un kaut ko būvēja, lopus kopa, ravēja, vergoja. Varbūt tagad mūsdienīgi strādāja pa velti. Mīluļi nebija, jo vergs un mīlulis, tas ir vienādības dzīve, abi pa velti, bet tur bija verdzība. Verdzība bija
Nu, un es viņiem kaut kā tur palīdzēju jau toreiz, jo, nu, žēl bija cilvēkus, tomēr dzīves, dvēseles. Un, nu, es jau toreiz manīju, ka cilvēki tā labi cilvēki, bet, nu, kad dzerta tādi jocīgāki paliek. Bet, nu, beidz dzert atkal labi. Un tāpēc, tomēr, ja ļauj citiem kļūdīties, tam ir savi labumi. Tur ir tā, ka pašam jāsaprot, ka pietiek dzert, jo alkohols ir inde. Nu, mazās devās, bet vēl pierādīts, ka arī ļoti mazās devās tā ir inde. Nu, nekāds labums nav no viņiem. Nu, tikai kāda apsitās, apreipst. Nu. Bet, nu, kā ir, ja viņu mazliet tur dzert, tad jau drīkst dzert. Nu, mans gadījums bija tāds, ka es nezināju, ka ir cilvēki, kas nedzer. Es kaut ko darīju, pelnīju un dzēru. Apbalvoju sevi. Kā jau teicu, es ar alkoholu sevi apbalvoju par darīto darbu. Un domāju, ka visi tā dara. Nu, protams, ka bija slikti, bet, nu, domāju, ka pa daudz esmu izdzēris. Vai varbūt slikti šmiga bija. Un, nu, zināju, ka pa daudz dzeru. Nu, citi mazāk, nu, skauda, citi tur mazāk un kārtīgāki tādi. Nu, es tāds, nu, ko darīt. Nu, jūtos nērti. Uz paģirām man vēl pilināja visu laiku. Nu, varbūt slikti bija uzvedies. Bet, nu, reizēm arī, nu, nav tā, ka viss tik slikti bija man. Un atvesaļojos, kā es dalīties personīgajā pieredzē. Es nodzēros līdz baltajām pelītēm, kamēr Dievs iegāja man smadzenēs, un manas smadzenes iegāja Dievā. Savienojās, un es uzreiz atradu sadraudzību, jo es biju dzirdējis par viņu. Es uzreiz internetā atradu un jau biju sapulcē Krievu grupā, jo latviešu tajā dienā nebija. Un man jau iepatikās ļoti, jo man dzērolīši patīk. Man iepatikās, nu, kā citam, tur ir varbūt, tad, nu, citam, es dalīties personiskajā pieredzē. Un es sāku apmeklēt sadraudzību, arī aizbraucu uz to Minnesotas programmu, un tā man vispār tā patika. Tāpēc, kad es tā kā atvaļinājumu aizbraucu, un man tā patika, es biju ārā no šitās darbiem prom, es telefons nometu, priecīgs biju, nu, tā kā atvaļinājumā. Un, nu, man labi, ka man bija kam atstāt, darbus atstāt. Man bija kam atstāt darbus, nu, palaimējās. Un, nu, varbūt 3 mēneši nedzēru pēc tam. Pieņēmu pirmo lēmumu dzīvē, izšķīros no pirmās sievas. Man iepriekš nebija lēmumi, viss pa ceļam. Un tad arī vēlāk viss pa ceļam, kamēr psihe netiku. Un tur man tā nozāļoja, nobiedēja, kad nedzēru, negribējās vispār dzert, tikai gulēju un ēdu. Nu, laikam depresija bija. Varbūt pusmūža krīze, es nezinu, kas tas bija, es teicu, nogalini mani, neiešu, gulēšu, tik un ēdīšu. Bet paveicās, brālis sāka ēdienu nest, pateicība, mīlestība, jo Dievs man izsniedza pateicības, mīlestības izpletni, ar kuru es laižos no katra sava rakstura trūkuma mākoņa uz pazemības laipu, neiekrītot upura bedrē pie niķa. Un kas ir galvenais? Galvenais ir, es eju katru dienu, 2 reizes dienā uz sadraudzību. Sadraudzības ir dažādas, bet man paveicās, jo Dievs man iedeva laiku, varēšanu, gribēšanu, raidījumu. Un sveiciens Baibas mammai Vitai, slēptā reklāma,
Vēdēra Laurencio.